mācos par muzikālu teātra aktisi. Tas gan vispār ir diezgan nosacīts, jo aktieru meistarība ir galvenais. Bet tas mūzikas, tas ir tā kā, tā ir tā profesionālā ievirze, tā varētu teikt. Bet aktieru meistarība paliek aktieru meistarība. Un tu esi nevis mūziku dziedātājs, bet mūziku aktieris. Tas ir ļoti svarīgi to nepārprast. Man tas arī ir svarīgāk. Ko mēs darām, mums ir viss sākot ar dziedāšanu līdz pat skatuves cīņai, ar zobeniem, runas nodarbībām, baletu, viss iespējamais. Ļoti interesanti. Pedagogi arī paši ir aktieri un režisori un ļoti liela pieredze. Stingri gan, bet patiesībā, ja tā bija tāda sakritība, ka tas ir muzikālais teātris. Gribējās man to mūziku, jo es vienmēr esmu mūziku notikoties, bet es stājos Anglijā uz 5 skolām, un šitā bija vienīgā, ka bija muzikāls teātris. Viss pārējais bija parastais. Tā vienkārši tā kaut kā tā sanāca, ka es nezinu, nejauši kā nav. Kaut kā vienkārši tā sanāca, ka es tur tiku, man likās, ka tā bija vislabākā skola, un viņa bija tādā foršā vietā, un tā vienkārši sanāca. Bet mentalitāte ir lēnām atšķirīga, kultūra atšķirīga, vispār dzīves pieredze, dzīves vērtības. Diemžēl jāsaka, ka laikam vēlāk cilvēki nobriest vai kaut kā tā, jo mani vienāži man ar viņiem ir ļoti grūti. Nemēģinu sevi nostādīt kaut kur augstāk. Es nezinu, kas ir, vai tā ir latviešu izglītība, kas mums ir tomēr no padomju laikiem diezgan tāda stingra un pilnveidojoša. Vai tās ir kaut kādas problēmas arī, kas ir latviešiem jāiet cauri, jo viņiem būtībā viss ir karotība un tā ielikts. Un to var redzēt, jo mums tā, man liekas, ballēšanās un priecāšanās izpaužas vidusskolā. Man vismaz tā bija. Viņiem kā tā, ka viņi aiziet uz universitāti, un tad tikai sāks dzīve. Tad tikai tagad mēs ballēsimies. Un ko liekas, ka tagad tieši jānomierinās, jāsaka domāt, kas tad būs. Teātris man ir bijis miešā no pašiem sākumiem. Vectēvs bija režisors un vecmāmiņa teātris kritiķe. Tad es kopš sev atceros, esmu gājusi visām izrādēm un daudzām tā, ka 7 reizes spētīgi garzīt. Vienmēr es tā skatījos un priecājos. Un tas, ka man to gribētos pašai darīt, tas laikam vidusskolā tas to sapratu. Jo vidusskolā tas domā, ko tad pēc tam tā. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti un tas nav tik skaisti un nožēl, kā tas izskatās, bet es zināju, ka, ja es nemēģināšu, tad es droši vien nenormāli to visu mūžu pārvadīšu. Tā kā, var jau būt, ka nesanāks, bet vismaz es būšu mēģinājis. Vai cik tas skumji nebūtu, vienmēr pušās tā nauda. Londona ir nenormāli dārga pilsēta. Un zinot to, kāda ir krīze Latvijā, vecāki var palīdzēt ļoti minimāli. Un tad es pati strādāju tik, cik es varu, un ar to es nopelnīju tā kā sev dzīvošanai. Bet labu darbu palīdzību man tagad nav pusgadu jāuztrauc par to, kā es samaksāšu īri. Jo tomēr, tu nevari mācīties un kļūt par kaut ko, ja tev nav kur dzīvot. Galu galā kaut kā tāda primāra lieta, kas ir šausmīgi muļķīga. Es esmu, manuprāt, pierādījums tam, ka šaubīties nevajag. Es arī šaubījos, kurš tad nešaubās. Šaubīties nevajag, vajag to darīt. Un tad pēc tam vajag, protams, arī strādāt, jo, ja tu sēdēsi mājās un nevienam nestāstīsi, ka tu esi pieteicies, tad arī tomēr tās balstīns nesanāks. Tāpēc vajag visiem stāstīt un cilvēkiem nevis teikt vienkārši nobalso par mani. Tāpēc, ka man tur vajag, bet pastāstīt, kāpēc. Un cilvēkiem jau gribās palīdzēt, piepildīt arī citiem to sapni palīdzēt. Viens ir tas, ka ir tā gāvtā balva, protams, balva paši, bet arī tas, cik šausmīgi atbalstītāji jauki bija un cik daudz labus vārdus es saņēmu. Un tad liekas tā, ka tiešām man svešs cilvēks skatās un raksta vēstules un tik atsaucīgi tas patiesībā cilvēki. Ļoti atsaucīgi. Es gāju savām vecajām skolām un stāstīju, un man ļoti palīdzēja mani bijušie skolotāji, kas stāstīja saviem tagadējiem skolēniem. Un tad balsoja cilvēki. Paši bija.